Kamēr Valmieras kultūras centrā speciālisti uzklausa pirmās ģimenes sniegumu, aiz durvīm nedaudz satraukti, pārvarot lampu drudzi, pēdējās notis un sadziedāšanos izmēģina vairāki drosminieki. Protams, ka ir uztraukums. Vienalga, kaut uzstājās 100. reizi un 101. reizi, ja, un pirmo reizi ir uztraukums, un tas ir normāli. Tāpēc, kad cilvēks ir jūtīgs tad un emocionāls un dziedāt un dejot, tas vispār ir, tās ir emocijas. Drusku bail. Uztraucos, ka var kaut kas noiet greizi. Arī Liepiņu ģimene no Alojas beidzot saņēmusi drosmi un veiksmīgas fortūnas gadījumā ir gatava rudenī kāpt uz lielās skatuves un 15 nedēļas nogalis atdot sevi skatītājiem un mūzikai. Sākumā bija tā, ka mums mazliet krit no kājām, tagad jau bišķiņu pārgājis, tikko izmēģinājām, tad mazliet tāda drošības sajūta ir. Mamma Kristīna stāsta, ka beidzot pēc 4 gadu smagas ģimenes krīzes visas 3 māsas un mamma atkal ir sanākušas kopā, lai satiktos un satuvinātos. Pirms 4 gadiem no ģimenes pēkšņi aizgājis tēvs, kas mammai un māsām bija pamatīgs trieciens. Tomēr Liepiņu sievietes savā sīkstumā nepadevās un satikt viena otru nolēma tieši ar mūzikas palīdzību. Tā mēs esam drusītiņi bijuši par šiem gadiem, kas mums bijis. Tā kā, tagad tikai sākam, ja? Atkal sajust vienu otru. Tagad vismaz būtu kaut kāds iemesls pavadīt to laiku kopā beidzot pēc 4 gadu ilgu pārtraukumu. Dalībai dziedošajās ģimenēs meitenes gatavojušās sevišķi rūpīgi, iestudējot ar mammas palīdzību scenāriju un režiju, lai priekšnesums būtu aizraujošs un interesants. Es gribu, lai Latvijā zina, ka mūsu ģimene tāda ir apkārt Latvijā. Un ka, lai redz, kādas ir mūsu tradīcijas, mēs parādītu savu talantu. Es varbūt vairāk gribētu piedzīvot tās emocijas, nevis vairāk tiektos to uzvaru, bet vairāk to kopības sajūtu un tieši tās emocijas, kādas ir tās skatuves. Vairāku stundu garumā Vidzemes ģimenes pierādīja, ka Valmieras pusē labi skan. Mēs nevienam jā un nē nesakam šodien. Mēs noklausīsimies visas ģimenes, visas nedēļas garumā, kas atnāks pie mums. Un tad to jā vai nē, jebkurā gadījumā zvanīsim mammai. Atraktīvās muzikālās ģimenes lika izlocīt kājas arī pasākuma organizatoriem, tādējādi pierādot, ka spēj būt radoši, drosmīgi un izdomas pilni. Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētku atlases turnēja turpināsies līdz nedēļas nogalē, viesojoties Jēkabpilī, Rēzeknē un Rīgā. Tiem, kuri atlasi nokavējuši vai par to nav zinājuši, vēl itin nekas nav zaudēts. Ja gadījumā kāda ģimene, teiksim, kaut kāda apstākļa dēļ netiek uz sev tuvāko atlases punktu, ja, tad neviens jau nav prom dzīts un visi ir laipni aicināti uz nākošo tuvāk pieejamo. Teiksim, pats pēdējais datums ir piektdien Rīgā. Pašā centrā, tā ka patiesībā no visurienes var paspēt uz Rīgu. Arī šoruden visi kopā izdziedāsim 10 dziesmu un atvērsim durvis sirsnībai ikvienā mājā. Saiva Luste, Andris Damburs, Ilva Everte, Tautas balss.